Es, godīgi sakot, neredzu nekādu jēgu NATO pastāvēšanā, jo tā ir ļoti interesanta organizācija politiski. Es esmu ticies ar vairākiem deputātiem, man ir lieliska sadarbībā ar NATO parlamentāro asambleju, arī deputātu vidū. Es vairākas reizes piedalījos NATO civilajā mītnē Briselē, un tur viss ir pareizi, demokratiski, viss notiek, bet šis mehānisms nestrādā, viņš nenes rezultātus. Bet militārā ziņā tas ir jāatzīst, ka NATO nav spējusi atrisināt nevienu krīzi. Faktiski NATO nepalīdzēja Irākai un Irākas tautai. NATO nepalīdzēja Afganistānai. NATO neko nevarēja izdarīt. Gan Centrālafrikas Republika, kur katrā dalība valsts, Itālija, Francija pat vairāk spēlēja savu violi. Ne Lībijā, ne tajā brīdī Sīrijā. Un es neteikšu, ka NATO jāslēdz ciet rītdien, bet NATO ir nepieciešamas nopietnas reformas. Un es esmu pārliecināts, ka bez trešajām valstīm, bez valstīm, ar kurām NATO pastāv programma, teiksim, sadarbībā mieram, var iztikt. Un atkal Krievija un Ķīna, tie divi galvenie spēlētāji, kuriem aktīvāk būtu jāiesaistās sadarbībā ar NATO.